mūsu YouTube draugi. Šis ļoti sen nav darīts, gandrīz, es nezinu, man liekas, ka gandrīz kādu mēnesi jau. Bet es sveicināts apakaļ mūsu video. Es sveicināts apakaļ mūsu ikdienā un mūsu notikumos. Esam apakaļ. Mēs novēlam visiem ļoti, ļoti piedzīvojumiem bagātu, veselīgu bagātu un lai jūs visi sasniedzat mērķus šajā jaunajā 2026. gadā. Lai tas ir labs gads jums un tas ir iespējams labākais gads jums līdz šim. Bet mēs esam apakaļ ar vlogu, ar 4 dienu vlogu. Jā, šodien ir pirmdiena, ir atkal atsākusies darba nedēļa. Mēs ejam atkal mūsu darba dienu rutīnās. Mums šajam gadam ir vairāk mērķus, kurus mēs esam nosprauduši. Šis būs arī tādu izmaiņu pilns gads. Arī man drīz ir jābeidz sēdēt mājās ar mazo un jāsāk kaut kas domāt, kaut ko darīt. Šo gadu es esmu iesākusi ar savu tādu mazo ieceri, savu mazo mērķīti, par kuru es runāju gandrīz visu pagājušo gadu, bet šogad es esmu beidzot saņēmusies un es esmu atvērusi savu mazo veikaliņu, kur es mēģinu iepriecināt jūs un pilnveidot savu hobiju, kas ir tamborēšana. Šīs viesistabas stūris tagad ir mans tamborēšanas stūris un viss ir pilns ar dzīves kastēm, ar adetām, ar pildījumiem un visu citu. Es šobrīd esmu šeit, jo arī šobrīd tieši šajā brīdī es mēģināšu izdomāt pamācību pasūtījumam priekš Valentīna dienas. Tā kā, ja tev arī ir interese par kaut kādām tamborētājām lietām, es vairāk ieceklēju šobrīd tieši uz bērnu tamborējumiem, kas ir 8-kājīši, kuri tiek pieminēti visu laiku man šeit mūsu kanālā, jo 8-kājītis ir arī Aurožs viena no mīļākajām mantiņām. Kā arī tagad es esmu sākusi vairāk pievērsties arī citām lietām, kas ir, piemēram, dārzeņi. Vispār mēs vakar braucām uz Rīgu. Šeit daži kadri no Rīgas. Labrīt, svētdienā! Sveicināti apakaļ, sveicināti jaunajā gadā. Mēs jums visiem novēlam laimīgu, veselīgu un piedzīvojumiem un mērķu sasniegumiem pilnu jauno 2026. gadu. Mēs kādu laiku bijām paņēmuši pauzīti, bet mēs esam apakaļ un atpūtušies bišķīt no katru dienu montēšanas un filmēšanās, tāpēc mēs esam apakaļ. Mēs būsim apakaļ ar garāku vlogu. Mēs sāksim šodien svētdienā. Mēs domājam filmēt kaut kur līdz trešdienai. Parādīt vienkārši, varbūt pastāstīt, kas mums jauns, ko mēs darām. Īsti nekas jauns nav. Bet tagad mūsu plāns ir, mēs esam trietā mašīnā, Karolīna, Marks un es. Un mēs braucam uz Rīgu. Mēs braucam pie Karolīnai datoru. Viņi ir sakrājusi savu naudu un nopirka savu pirmo datoru pati. Kāds tev sajūtas? Un jā, tāpēc jā, liels prieks tevi redzēt apakaļ. Noteikti nospied like, subscribe un turpin skatīties. Mēs esam rīčojuši mūsu pirmo checkpoint, kas ir saldus hesītis. Mēs nofilmējam arī video priekš TikTok akcijas burgeram / tortilai šoreiz. Teistustu. Jā, ļoti garšīgs. Bet jā, mēs esam saldo, pulkstens ir bez 15:03. Bišķīt mēs kaut kur atpaliekam no ieredzētā laika. Bet jā, ļoti labi braucās, es teikšu. Un, jā. Kas jums sakām? Šī tortilda ir tiešām ļoti garšīga. Es dodu 9 no 10, ja tur būtu fetis sieras, dotu visus 10 no 10. Es arī dodu 9 no 10. Man pietrūks kaut kāda mēcītiņa šī. Bišķīt čili, vai varbūt pat saltkābo, es nezinu. Jā, saltkābo. Okay. Karolīna, ko tu par pateikt? Jūtos ļoti labi, tā tortila bija. Jā, mēs aizbraucām līdz cirkulim, lai apgrieztos. Mēs sapratām, ka nav cepums, mēs braucām apakaļ un viņi pat pasaka, ka viņai nav tas cepums, ko mums vajag. Un iedeva pēdējo, kas viņai bija. Un maucam tālāk. Es esmu uztamborējusi baklažānu un mēs tūlīt jau būsim pēc 16 minūtēm Rīgā. Tāds ir mūsu šī brīža updates. Sāk palikt jau tumšs. Ļoti daudz mašīnas uz ceļiem un ļoti daudz sniega. Ko tu vari pateikt? To, ka mums ir ļoti labs visions. Marekam nobeidzās Logs 4 krācēju sistēmu.
šodienas mērķis ir izdarīts. Karolīna ir ieguvusi savu datoru, viņas pirmais MacBooks, un mēs aizmirsām kaut ko nofilmēt, kamēr mēs bijām tur, bet pa lielam mēs vienkārši bijām Riņčikā, nopirkām ātri kaut kādas lietas vakariņām un braucam mājās, steidzamies pie meitiņas. Taisam ēst. Un taisam ēst mājās. Tagad 3 stundas. Rādās, ka mūsu ir mājās 8. Varbūt mēģi jau čučot. Jā. Jā, tā mums gāja mazajā izbraucienā šurpu turpu uz Rīgu, un kamēr es braucu uz Rīgu, es arī tamborēju. Pasūtīju dārziņus. Man ļoti patīk. Es uztamborēju 2. Es uztamborēju avokādo un baklažānu. Un man liekas, ka tas baklažāns, viņš ir tik nenormāli mīlīgs. Nice. Avokādo ir maziņāks, bet tā kā, ja tev arī ir interese par kaut ko šādu, tad tas, ko es teicu, kad es šobrīd vairāk ieceklējos uz bērnu lietām, bet, piemēram, šobrīd es mēģināšu izdomāt, kā uztaisīt Valentīna dienas pasūtījumu. Tā kā, ja tev ir kaut kādas tavas idejas, vai tev ir vēlme, vai kaut kādi jautājumi, droši man raksti Instagramā. Es uztaisīju arī atsevišķu Instagramu šim. Tā kā, esat laipni gaidīti tur. Un, jā, vēl viena lieta, ko es esmu iesākusi darīt šajā gadā, ir, kad Aurorai šobrīd ir 2 napiņu dienā, 2 mieciņu dienā. Parasti es abus miedziņus vienkārši visu laiku tā kā torpēdu darīju visu, ko man likās, ka es nevaru izdarīt, kamēr viņi ir nomodā, tur kārtot mājas, pārēst un visu citu. Tad šobrīd es esmu sapratusi, ka, lai es justos labāk un lai es nebūtu tikai mamma vai kaut kāda māju kārtotāji un visi, lai es varētu atrast arī sevis kaut kādā ziņā atkal, es pirmo miedziņu ņemu tikai sev. No rītiem tas ir mans tā kā laiciņš, un tātad, jā, tad, ko es šajā mieciņā esmu izdarījusi, es sataisījos pišķītiņās, lai pēc tam mēs varam iet arī ārā uzreiz, un tad es tagad tamborēšu. Un vēl viena ļoti forša lieta. Es vienmēr esmu rakstījusi un kaut kad mazāk, kaut kad vairāk, bet es esmu rakstījusi savas domas un visu pārējo. Un tad šogad es esmu arī sākusi šo rīta rituālu darīt, kas arī tiek darīts šajā pirmā miedziņa laikā, lai mēs ātrāk varētu tikt uz saviem mērķiem un vispār saprast, kas ir mūsu mērķi un ko mēs īsti gribam. Tāpēc, jā, tas ir tāds mazais updates tieši par manīm, par jauno gadu. Jā, tad mums vienkārši turpinās pārējā arī parastā ikdiena. Bet tad tagad es sarakstīšu savu šodienu, aizpildīšu par šodienu rīta rituālu un tad jau mēģināšu tamborēt. Jo ir lietas, ko pasūta, un tad man ir pamācība, vai to jau es zinu, kā darīt, vai tas ir tā kā viegli priekš manis. Un tad ir tādi pasūtījumi, kuros es neko nesolu. Es vispirms mēģināšu saprast, kā, ja man izdosies, tad es pieņemu to pasūtījumu, ja nē, tad jā, jo, ja viņiem nav pamācības vai cilvēks ir bijis ļoti oriģināls. Dažreiz gadās arī šādi, ka mans laiks tomēr ir beidzies, jo mazais cilvēks ir pamodies. Mazliet cilvēks ir pamodies, pagulējis tikai pusstundiņu, vai ne? Jā. Mans laiks nekāds man nesanāca, bet nekas. Rītu rituālu tāpat aizpildīšu kopā ar viņu vienkārši un tamborēsim 2. napiņu. Tamborēsim kaut kad vēlāk vai arī vakarā, kā tas tomēr visbiežāk notiek. Tagad nomainīsim pamperis, ieģērbsimies un iesim ņemāt. Tāks, mēs esam nonākuši virtuvē, ja fonā mazgājas veļajiem, tāpēc ir varbūt skaļš, es ceru, ka jūs man dzirdat. Bet tātad, ko Aurora ēdīs? Mēs esam pārgājuši šobrīd pilnīgi tikai uz 2 pudelītēm no rīta un vakarā, bet, zin kā, ka parasti bērni pāriet uz 1 pudelīti, tad tā 1 pudele parasti ir vakarā. Bet man liekas, ka mums sanāks darīt otrādi, ka tā 1 pudele, kas paliks, būs no rīta, nevis vakarā, jo vakarā viņa pudele vispār neizēd visu, pat pusi ļoti bieži ne, bet no rīta toties viņa izēd visu, vai gandrīz. Ierakstiet komentārā, kā jums bija, kādā vecumā jūs aizgājāt līdz 1 pudelei, un vai tā bija vakara pudele vai kāda. Tagad sanāk, viņai būs 3. ēdienreize šodien, kad viņa piecēlās no paša rīta, tad bija pudele.
Pēc tam 9 mums bija putra ar šokolādes gabaliņiem. Nezinu. Un tad tagad, tās jau viņai kā pusdienas būs, ir 11, viņai būs melaņu biezpieniņš un vakardienas pankūciņas, kur ir vista, lēcas, kabacis, burkāns, ola. Viņai ļoti patīk pankūkas. Ja viņa neēd kaut ko, uztais no tā pankūkas un viņa ēdīs. Tad šī šobrīd ir viņas porcija, tad, kad viņa apētīs to visu, ja viņa gribēs ēlas, pielikšu vēl klāta, bet šobrīd tās ir 2 pankūciņas un drusciņā biezpiens ar melanēm un grieķu jogurtu. Ēdīsi? Ar drusku pacīnīšanos ar meitu, bet esmu uztaisījusi arī sev brokastis, kas ir melanītas, palikušies pār, kas sirs ar dilēm un 2 avokādo maizītes ar mozzarelu un oliņu. Es savus maizītes apēdus, man ir palikuši melanīts un sieriņš, bet Aurora arī tūlīt jau būs pēdusi. Jūs neredzējāt, kā mēs ēdam, jo es paralēli vēl filmēju TikTokam. Tā lieta, ko es jums varu ieteikt, ir to, ka, ja jums bērns kaut ko nēd, izcepiet no tā pankūkas un viņi pēkšņi ēd un viņiem ļoti garšo. Vai ne? Garšīgi? Garšīgi. Es tagad izžaušu veļu un tad mēs taisīsimies laukā. Bet tas, ko es gribēju pateikt, ka mūsu istaba, mūsu guļamistaba ir pārvērtusies stabili par Auroras istabu, kurā ir ielikta mana un Maraka gulta. Visās pusēs ir Auroras mantas un vispārējais. Tāpēc katru reizi, kad kaut kas jauns tiek nopirkts, tad domā vispār, kur kaut ko liks. Tāpēc arī, piemēram, mums tagad ir bumbu baseins, kurš stāv tajā vietā, kur es visu laiku liku veļas žāvētāju. Līdz ar to man tagad arī bija jādomā, kur likt veļas žāvētāju. Es viņu lieku uz stūrītī starp televizoru un gultu, kas nav perfekts variants, bet mēs strādājam ar to telpu, kas mums ir. Kaut kad nākotnē būs jāsāk domāt, ko mēs darām ar dzīvokļu situāciju, lai Aurorai arī ir sava istaba. Labrīt, otrdienā, labrīt šajā skaistajā rītā. Auroriņa ēd savas brokastis, kas ir cepuškrāsnī cepta omlete ar saldo kartupeli un brokoli. Tikmēr es novākšu, nomazgāšu traukus, jo man šodien no rīta ir drusku jāiespringst, jo mums 12. jābūt ir uz bebīšu skolu. Šodien ir bebīšu skolas diena, iesim satikties ar citiem bebīšiem. Kad gan tūlīt jau Aurora vairs nebūs bebīts. Reāli, kādu iespēju? Mazam bebim nākam mēnesis paliek gads. 1 gads. Kādā veidā? Vai ne? Trakums. Tā kā jā, tagad es pamazgāšu traukus, meita pēdīs, tad krāmēsim somu, ko mums ir jāņem līdzi ar visu vajadzīgo uz bebīšu skoliņu. Un tad jau redzēs, kura diena mūs aiznesīs. Es novācu traukus, izdomāju, ka es tagad nemazgāšu, galīgi negribās, man nav spēka vēl tik daudz, bet, wow! Meitiņ, kāpēc mammai kapucī ir saulīt? Vai tu viņš tur ieliki? Nē, tagad paņemam.
kamēr mēs pavārtījāmies pa gultiņu, spēlējās ar saulītājiem savu. Bet galvenie šodienas uzdevumi ir aiziet ar Auroru uz noskaidrot bebīšu skoliņā, kas notiek pēc gada. Vai bebīšu skoliņa ir tikai līdz gadam, vai tur ir kaut kādas lielās grupas, kur mēs vienalga varēsim iet. Jā. Otrs lielais uzdevums ir izcept ābolu plātsmaizi. Zaķīti nevar pie zemes mēs. Kad viņi beidz mētāties ar ēdienu? Viņi skatās acīs un vienkārši met viņu projām. Tas ir insane. Bet jā, tāds ir šodienas lielie plāni. Tagad padzeram kafiju. Aurora paēdīs, tad gan jau, ka mēs aiziesim pie manas mammas. Pie omas iesim? Un tad jau Aurora ies čučēt, un tad vēlāk jau. Es ceru, ka kaut ko nofilmēšu trušciņu no bebīšu skolas, bet nu tad jau redzēsim. Mēs esam mājās no bebīšu skolas. Man tiešām ļoti patīk otrdienas un bebīšu skola. Ļoti, ļoti patīk. Es jūtos uzreiz, es nezinu, labāk. Tas nav īstais vārds, ko es meklēju, bet es jūtos, ka man izdosies. Un tā visa diena neliekas tik nogurdinoši, ja tu esi bijis. Un tu esi parunājusies ar tām citām mamām un visu pārējo. Tiešām ļoti, ļoti patīk otrdienas un bebīšu skolas. Un man šodien bija arī ļoti liels jautājums mūsu bebīšu skolas vadītājai par to, kas notiek pēc gada, jo Aurorai nākamā mēnesi paliek gadiņš. Bet viņa pateica labi ziņas, ka es pat nezinu, kur es paliku. Tad man liekas, vai tā, ka to, kad bebīšu skolas vadītāja pateica to, ka basically uz bebīšu skolu var iet līdz pat 2-3 gadiem, kamēr maziem nav bērndārs. Kas ir vienkārši lieliski. Man ļoti, ļoti patīk. Un tās bija noteikti tās ziņas, ko vispārīgi runājot. Es ļoti priecājos, ka šodien bija otrdiena un ka šodien bija bebīšu skolas diena. Jo teikšu godīgi, šis rīts bija diezgan briesmīgs, ļoti emocijām bagāts. Gan raudājām ar meitu kopā, gan dusmojāmies kopā. Tāpēc, jā, rīts noteikti nebija no tiem labākajiem. Bet, kā jau es teicu, aizgājām uz bebīšu skolu, atnācām apakaļ. Un tagad viss ir kārtībā. Gan Aurora, gan es esam dabūjuši savu devu ar socializēšanos. Viņi ar citiem mazajiem un es ar citām mamām. Un viss ir kārtībā. Esam apakaļ ierindām. Bet kāds mums ir plāns? Plāns ir tāds, ka es novācu veļu, iedosim Aurorai paēst, tad Aurora ies uz otro miedziņu. Es darbošos virtuvē. Cepsim ābolu plātsmaizi, jo Mareks ļoti grib. Un varbūt uztaisīsim vakariņas, varbūt vakariņu taisīšanu atstāsim Marekam. Es vēl īsti nezinu, jo man galvenais šobrīd ir arī patamborēt, kamēr Auroriņa čuč. Es noteikti gribētu to izdarīt. Tāpēc, jā, skatīsimies, kā būs ar laikiem, bet šobrīd lēcam mēģinos. Mēs ar Mareku neko nenofilmējām, jo vakardienas vakars bija ļoti darbīgs mums. Mēs taisījām meitai, es taisīju viņai, kas būs šodien pusdieniņās, ne īsts plovs. Viņai ir rīsi ar maltās gaļas un brokoļu un saldā kartupeļu mērcīti. Tāpēc es uzsildīšu tagad viņai ēst. Auroriņu paēdīs un iešķučēt, bet tas, ko es iesāku teikt, ka jā, ka vakar mēs vairs vairāk neko nenofilmējam, jo vienkārši mums bija ļoti darbīgs vakars. Mareks mizoja ābolus un visu.
Es taisīju meitēs, pēc tam mazgājām vancistabu virtuvi un vienkārši pabijām divatā. Tad, kad mazais cilvēks aizgāja čučēt, jā, tad kameru arī kaut kā neizvilkām. Bet tagad liekam sildīties. Es viņai vienmēr iedod kaut kādus kukurūziņus vai kaut kādu auglīti, kaut ko, kas man ir vienkārši par rokai, ko viņa var apēst. Kamēr viņi gaida, kamēr es uzsildīšu čēsti, jo savādāk mēs te visi kurli paliktu, jo viņi tieši tik ļoti nevar sagaidīties. Un nav tā, ka tas ir pēdējais brīdis, kad es viņai dodu, tā kā vēl 20 minūtes līdz oficiālajam laikam, ka viņai ir jāēd, bet viņai vienkārši vajag tagad. Ja tu man atnes uz virtuvi, vai ja es atnācu uz virtuvi, tas nozīmē, ka man jāēd tagad. Aurorai nevienmēr patīk tas ēdiens, ko es uzteicu, tāpēc katru reizi, kad viņai garšo, es esmu ļoti, ļoti priecīga. Un šī ir tā reize, kad viņai ļoti garšo. Šogad es viņai dodu, šo es nedošu viņai pašai ēst, jo godīgi es šobrīd neesmu gatava to pēc tam visu vākt. Mans ieteikums cilvēkiem, kuriem varbūt ir plāns saņemties kārtot vai nepatīk kārtot un tīrīt vai visu pārējo, bet mans ieteikums ir netaisi jaunu bardaku pāri vecajam bardakam. Es nezinu, man tas kaut kā ļoti palīdz, jo, piemēram, tagad es taisīšu to ābolu plātsmaizi un iesākšu taisīt vakariņas, bet es to nesākšu darīt, jo tas būs jauns bardaks, jauni trauki, kamēr es neesmu notīrījusi visu Auroras vietu, nomazgājusi šī brīžējos traukus un visu tādā karā pievākusi. Lai, tas bardaks neveidojās lielāks, Es nezinu, es mācēju paskaidrot, bet tas ir noteikti ieteikums, ko es jums iesaku, un noteikti būs vieglāk gan satīrīt, gan arī būs tīrāks in general. Protams, kā vienmēr, ja man ir kaut kas padomā, kaut kāds plāns, tas plāns pieceļās. Bet es griežu kartupeļus, es taisu arī vakariņas, likšu kartupeļus vārīties, es jau ieliku cepeškrāsnī vistu stilbiņus un dārziņus, lai tie izcepās cepinē. Nebūs tik liela uzmanība jāpievērš, kā cepās un vispārējo tūlīt parādīšu. Tad jau taisīsim tad, kad Mareks būs mājās. Bet jā, es uzlikšu vārīties kartupeļus un vajadzētu ierakstīt internetā, kā ir jātaisa tā ābolu zapte. To gan es neesmu taisījusi, nevārījusi neko. Pulkstens jau tūlīt būs 4, tūlīt jau Mareks būs mājās un tūlīt arī Auroriņai jādod ņemēt. Bet jā, tikai vēlāk.
can't take any more. I can't do this. I cannot do this any fucking more. Tas ir tu. Hanjons ir mājās, un mēs ēdam. Jep. Visi, kas Aurorai palicis. Kā tev garšo? Ir labi. Jā, izsūties. Es varu čikanēs pārsvarā. Solid 8. Kaut kāda tomātiņa ar gurķīti, pa mērķīti. Mums nebija mājās, ne tomāts un gurķi. Jā. Un vista? Tas vēl nāk perfekt. Tad tas vispār ir puķkāpos, un šis ir tajā mērķītā. Viss tur jārējās un ir esmu. Viņi nepaspēja baigi savilkties, ne? Jā, nu nav tāds fīzniņš baigi. Jā. Un vēs bišķīt. Bet nu tas tā vienkārši. Ai, es tev ļoti garšīgi. Ko tu domā? Do you see what I see? Jā, svīdā. Ko dirs? Nerādi! Kāpēc? Okay, never mind. Liekam cepties, un varbūt vēlāk būs gatavs. Supāk, mums nebūs tagad teistas sanas? Damn, man tā teica, tik garšīgs ābola pīrāgs. Es neko tādu vai teicu vispār. Es teicu, ka jāpagaršo viņš tāds. Viss no darba. Paldies, ka noskaties video. Spied like, subscribe un ierakst komentārā, kā ir iesācies tavs 2026 gads. Un tiekamies nākamajā vlogā.